Reņķedārs. Reņķedārs ir pazīstams kā viens no vecākajiem parkiem Ventspilī. Dārzs savu nosaukumu ieguva pateicoties vienai no bagātākajām ģimenēm Ventspilī – Reņķu ģimenei. Reņķa dārzā ir izvietoti arī vairāki savdabīgi vidus objekti – dārza zvēriņi, milzu zābaks, cepure, atslēgu saišķi, pogas pazaudējis milzis Lutavs, liels bruņurupucis un velotrase. Skatu platforma. Zinātnes centrā visiem ir pieejama 30 metru augsta skatu platforma, no kuras paveras skats uz Ventspils pilsētu. Vīzijums. Uz zinātnes centra fojē grīdas veidota pasaules karte, kartes centrā Ventspils, zem kuras ir iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paudzēm. Eksponāti ir izvēlēti, lai tie bērniem un jauniešiem jau no mazotnes radītu interesi par datorzinātnēm un dabas zinātnēm un veicinātu lielāku izpratni par fizikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju attīstības procesiem dabā. Olimpiskais centrs. Ja pēc šī ir vēlme darīt vēl kaut ko, tad ir iespējams nākt uz Olimpisko centru, kurā ir iespējams apmeklēt skateparku, stadionu, vingrošanas stieņus un ledus holi.